Aktīvākiem ir mūsu paneļa diskusijas mērķis un nosaukums, kā var samazināt dažādus riskus, kā paaugstināt efektivitāti, kā pārstāt neefektīvi izmantot resursus, kā mēs noskaidrojam papīru skaits, digitalizācijas laikmetā palielinās. Mēs visu darām dubultā. Mēs izsūtām e-pastu 3 cilvēkiem, viņi visu viņu izdrukā. Turklāt apakšā uz veselu lapu ir disklēmers par to, ka ja tu nesaņēmi, ja tu neesi adresāts, ja tu nedrīkst darīt to un to, tas nozīmē vēl vienu lapu klāt un tā tālāk. Tā viss ir faktiski tāda resursu šķiešana, vai ir iespējams to samazināt. Diskusijas dalībnieki mums ir Ādažu novada pašvaldības priekšsēdētājs Māris Sprinčuks. Jā. Viņiem blakus stāsies Oļegs Filipovičs, Valsts reģionālās attīstības aģentūras elektronisko iepirkumu departamenta direktors. Tad es te aicināšu Vitu Narņicku, Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora vietniece, informātikas pārvaldes direktori. Un arī Gunāru Kurloviču, Dobeles novada pašvaldības izpildu direktoru vietnieku. Tāda cilvēki, kas reāli ikdienā saskaras ar jautājumiem, kā lietas darīt efektīvāk. Un sākšu es arī uzreiz varbūt ar jautājumiem, kas varētu attiekties konkrēti uz jums. Oļegam jautājums ir, kā valsts veido elektronisko iepirkumu politiku un kad ir sagaidāmas izmaiņas šajā jomā, vai Ilzei ir cerības, ka viņi varēs iesniegt tur savu piedāvājumu tieši tā, kā viņi minēja? Man baigi lielais prieks pateikt, ka tā sistēma jau strādā tieši tāpat, kā Ilze visu aprakstīja. Pilnīgi perfekti. Man vienkārši prieks par to prezentāciju, kas bija pirms manis. Kāpēc Ilbā sistēma ir tik sarežģīta? Tāpēc, ka viņa nav domāta mūsu piegādātājiem. Viņa domāta Eiropas līmenim, lai Eiropā dabūtu vienoti visu statistiku. Mūsu sludinājumi būs pie mums EISA. Jā, diemžēl tas ir pakāpeniski. Manuprāt, es to gribētu, lai tas būtu vēl lēnāk, lai mēs ietu uz obligātumu tad, kad ir sasniegta kritiskā masa, tad, kad tas visiem patīk, bet, diemžēl, tas nav šīs gadījums, jo uzņēmējiem vajag vakar to visu. Ja, bet kā tas izskatās? Tad, viens portāls, kur viss sludinājumi, turpat ir dokumentācija, turpat var uzdot jautājumu, un arī baigi labais jautājums, vajag komunicēt pirms tam ar nozari jaunais pilts. To arī jautājumu risinā, var taisīt sanāksmes ar nozari, vajag to visu piedokumentēt. Ja ir slinkums rakstīt, liekam diktafonu uz galda, taisam audio ierakstu, augšu pielādējam kā protokolu par ieinteresēt personu sanāksmi. Diskusija ar nozari pirms iepirkuma izsludināšanas. Atbilstoši tai sarunai koriģējam sākotnēji jau nolikuma versiju, laižam visu portālā, turpat iesniedz piedāvājumu, nekur nav jābrauc, pat tur, ja tie 5 vai 6 luksfori, viss ir čikiniekā. Jūs puses raugoties, kāpēc Ilze joprojām mums stāst šo lietu? Problēma ir tajā, ka es paskatījos, ka šo sistēmu jau var izmantot no 16. gada. Pirmo gadu, tad no februāra, kad sistēma bija palaistā, to izmantoja vesela viena iestāde, un tā bija VRA. Tagad jau tur ir stipri vairāk iepirkumu, pat cik jau pakāpeniski tas obligātuma periods jau iestājas, un starp 47 izsludinātiem iepirkumiem, tā skaita 8 ir jau no 8 dažādām pašvaldībām. Pareizi sakot, no 5 pašvaldībām, jo no Rīgas bija 3 dažādas struktūra vienības tur strādājuši. Turklāt vienai tā iepatīks, ka viņa teica, šito izmantošu tagad visam, ieskaitot mazos iepirkums. Kaut gan tagad obligāts nosacījums tikai virs Eiropas sliekšņiem un tikai centralizētājiem. Man šķiet, ka es jau tā daudz laika paņēmu, ne? Nē, bet prieks klausīties vienkārši. Bet, ziniet, tur ir tā, es jums pateikšu godīgi, pilnīgi godīgi pateikšu. Lai cik tā sistēma nebūtu fantastiska uzņēmējiem, viņa ļoti patiks, viņa būs laimīgi un tā to arī parāda. Nevajag baidīties arī individuāli komersanti, arī tad, kad ir vienā cilvēka uzņēmums, viņi visus ar to tiks galā. Pasūtītēm, diemžēl, bišķi papildus loks. Jo?
Nu, jo savādāk vajag strukturēt, visu vajag augšu pielādēt vienā sistēmā. Brīžiem jāpierod pie tās elektronizācijas. Dažreiz sistēma nelaiž tālāk, kamēr nav attiecīgais protokols. Vai nu viņš elektroniski parakstīts sistēma, vai nu ieskanēts un augšu pielādēts, bet kaut kādām procesam ir jābūt. Nevar vairs izdarīt tā, ka es vakar pieņemu lēmumu, pēc 4 nedēļām tur sakārtošu papīrus, bet rezultāti jājūba sen jau nosūtīti. Aha. Tātad sanāk, ka tie, kas neizmanto šo sistēmu, joprojām strādā pēc jūs pat aprakstītā principa. Nē, es tā neteicu, bet tā var darīt. Labi. Darīt var, bet labi nav. Kulovičs kungam gribētu jautāt, kā organizēt un panākt lietvedības sistēmu ieviešanu visā pašvaldībā un kādus iegūmus tā sniedz? Arī jau runājot par minēto sistēmu, lūdzu. Jo Kulovičs kungam būs arī neliela tāda prezentācija. Kādas minūtes 5, taču, vai ne? Jā, nevairāk. +2. Es sākšu ar to, ka principā elektroniskās dokumentu pārvaldības sistēmas mērķis jau nav kaut ko padarīt diži lētāk. Kāpēc tas nav lētāks, es jums pateikšu pašās beigās. Bet mērķis ir paaugstināt pašvaldības šo pakalpojumu kvalitāti, pakalpojumu pieejamību, ātrumu, efektivitāti un visu pārējo. Ja? Tas arī ir tas, kāpēc es 9 gadus jau strādāju šādā te pašvaldībā, kur šī sistēma darbojas, kur praktiski 100% dokumentu ir tātad elektroniskā apritē. Ir daži izņēmumi, bet tas attiec uz visu pašvaldības sistēmu, arī uz iestādēm tai skaitā. Problēma ir kur? Ir runa par iekšējo dokumentu apriti un ir runa par saskarsmi ar ārējo klientu. Un attiecībā pret ārējo klientu mums ir jābūt fleksibliem, jo klients ir tāds, kāds viņš ir. Un kāpēc es neesmu gluži Dānijas piespiedu modeļu piekritējis, es jums pastāstīšu ar vienu līdzību. Dēlēns jautā tēvam. Teica, kāpēc par vieniem saka, ka viņi ir kaut ko sasnieguši, bet par otriem, ka viņi kaut ko izcīnījuši. Tēvs tā padomā, pasties, reku dēls ir ābeli. Tur ir viens ābols. Ja tu uzkāpsi un viņu noplūksi, tu būsi kaut ko sasniedzis. Bet, ja atņemsi brālim, kurš to pirms tam ir noplūcis, tad izcīnīs. Tad mūsu katra paša izvēle ir, vai mēs gribam to sasniegt vai to izcīnīt. Tālāk. Tā. Kā nodrošināt labu servisu tādos, teiksim, lielajos novados, kur ir liels attālināto klientu īpatsvars? Piemēram, mums ir 10 klientu apkalpošana centri, teritorija liela un Dobele nav pasaules centrs, bet viens no. Tas mērķis tiek realizēts pēc principa. Klientam lielāko daļu pakalpojumu jāsaņem iespējami tuvāk dzīves vietai, īsā termiņā, un jānodrošina nozara institūciju sadarbību pakalpojumu sniegšanā šiem attālinātiem klientiem. Tātad, jebkurā nozarē, kur viņš griež šajā apkalpojumu, tātad klientu pieņemšanas centrā, viņam šis pakalpojums jāsaņem. Elektroniskā dokumentu pārvaldības sistēma, tā ir tas, plus tehniskais nodrošinājums, ja, un pakalpojumu digitalizācija, tas arī nodrošina to, ka faktiski vienalga, kur es iesniedzu šo savu pieteikumu, vienalga kādā formā, digitāli, papīra veidā vai kā, es saņemu tātad šo pakalpojumu neatkarīgi no tā, kur es to esmu iesniedzis un kādā formā es to gribu. Jo jūs jautāsiet, kā tad viņi iekšēji kļūst digitāli, ja viņi iesniedz, piemēram, klientu apkalpošanas centrā papīra formātā. Viņu momentā skenē, ir lielākā daļa izziņu un visu pārējo dokumentu. Tur ir tādi, kurus klients 5-10 minūšu laikā turpat uz vietas arī saņem apakaļ. Tur, kur dokumenti prasa apstrādi, viņš digitāli aiziet šo riņķi un attiecīgi tajos termiņos iespējami ātrākos tas tiek izdarīts. Tā kā principā šī sistēma darbojas jau sen. Principā tā tad nodrošina operatīvu dokumentu plūsmu reģistru uzturēšanu iestādē un atrisina šo ātrumu, dokumentu aprits ātrumu ar attālinātiem lietotājiem. Protams, ir problēmas. Savietojamība ar citām pašvaldības programmām, jo būsim reālisti. Visu uzreiz nopirkt nevar. ZZ Dats praktiski ir vienīgā kompānija, kas piedāvā kompleksu risinājumu.
pašvaldībām, jā, šajos te visos nepieciešamajos pašvaldību funkciju realizācijai tos digitālos risinājumus. Un, kā saka IT speciālisti, ir zvēru dārs, jā. Ir tāda programma, visi softi ir dažādi un dažādu, teiksim, provideru radīti un tā tālāk. Tātad, principā, ir šī iekšējā šo sistēmu savietojamības problēma un, protams, arī tā problēma galvenā savietojamība arī ar valsts e-risinājumiem. Pašvaldībās ir kaut kur no 119 kaut kur dominē 4 lielākās šīs te dokumentu pārvaldības sistēmas un praktiski, tālāk savietojamība ar šīm te dokumentu integrācijas vidi, ja šo valsts tālāk arī būvniecības informācijas sistēmām praktiski katram ir jāfinansē pašam un jāveido. Tā, viss, paldies. Es ceru, ka es esmu iekļāvies laikā. Lieliski, paldies. Drīkst aplaudēt arī, ja? Man viens ātrais jautājums varbūt Oļegam. Iepirkumu lapas adrese tika pajautāts mums šeit. www.eis.gov.lv Kā? www.eis.gov.lv Eis elektroniska iepirkuma sistēma pirmie burti. Eis.gov. Jā. Labi. Paldies! Mārs Sprindžuks stāstīs par e-rēķinu aprīdes ieviešanu Ādažu novada pašvaldībā. Process no klienta viedokļa, no darbinieku viedokļa. Ļoti mūs interesētu arī, kā motivēt darbiniekus tikt tam kalnam pāri, tur, kur vieglāk pēc tam visiem un labāk. Un tā. Paldies! Es izstāstīšu arī par rēķiniem. Es saprotu, ka tas bija pasūtīts, bet... E-rēķina aprīdes ieviešana, bet tagad kaut kas cits. Es gribēju reflektēt vienu citu domu, lai būtu zālē interesantāk. Te daudz runā par lietvadības sistēmu, un es jau gribētu nedaudz paskatīties to lietu savādāk. Es izstāstīšu piemēru. Sestdien kaut kur ap 12. es apsēžos savā pufā, skatīšos Latvijas Melnkalnes spēli. Pipī man pienāka ziņa. Klausies, jau otro dienu Ādažu centrā nedeg gaismas, kādi mēri tiks pieņemti, ja kādi mēri ir pieņemti. Es lasu to pēdējo teikumu par to mēru un mēriem, un es saprotu, ka tas teikums ir divdomīgs. Tas svētku noskaņojums uz to hokeju ir jau sabojāts. Ja? Kāpēc es to minu šajā kontekstā? Mēs runājam par lietvadību, par dokumentiem, par dokumentu apritu, par arhīvu likumu, par to, ka jābūt cauršūtam. Ja mēs apkalpojam visādus normatīvus, mēs apkalpojam patiesībā vakardienas sistēmas un uz to tērējam milzīgus resursus. Ja? Mēs aicinām firmas, ZZ datus, lai sakārto procesus un tā tālāk. Bet tā viss ir vakardiena. Tas, ko es jums tikko izstāstīju, tā ir šodiena un, principā, arī rītdiena. Cilvēki neko negrib rakstīt, viņi nekur negrib iet. Viņi vienkārši saka, lūdzu, ieslēdz gaismas. Un viņam ir vienalga sestdiena, hokejs, darba diena, viņš sūta pēc adreses vai vienkārši mēram, jo viņš kaut kā vēsturiski zina man telefonu. Tā ir reālā dzīve. Un kāpēc es to saku? Ka, manuprāt, mums ir jādomā no otras puses, ja nevis kā apkalpot kaut kādu priekšrakstu, kurš ir vajadzīgs, lai būtu viss sakārtots, arhivēts, saglabāts, atrodams. Mums jādomā no otru viedokļa, ko vajag klientam, un tas klients, kas bija vakar, vairs nav šodien, un tas, kas būs rīt, būs jau pavisam savādāks. Ja? Un mums ir jāmāk dzīvot uz to ekspektāciju, jo viņam jau neko nevajag. Viņam vajag lūdzu ieslēdz gaismas. Es negribu tumsā tur to un to. Un tas ir tas, ka, manuprāt, gan pašvaldībā, gan valsts pusē ir vajadzīgs tā paradigmas maiņa vai orientiera maiņa, kādai mēs vispār esam. Un ne jau cilvēks ir jādzen rakstīt vai namējā, vai zvanīt uz hotline. Viņš pats izdomās, kaut vai Rimī veikalā ir slips, lūdzu ieslēdz gaismas, ja? Tas ir uzdevums, un te viņš ir jāatrisina. Un tātad, ja tam, ko es tagad saku, tas elementārais lūgums, lūdzu, dēliņi izdara to un šito, ja? Viņš jau nav lietvadībā vispār ievadāms. Nekā. Viņu var, protams, mākslīgi ievadīt. Kāds raksta tur pilsone tāda un tāda, personas kaut šitāds lūdza.
un kontrols laiks, nezinu, 4 dienas lūdzu izdarīt. Ja. Var jau to darīt ķēmoties, bet principā, ja mēs gribam veidot atsaucīgu publisko pārvaldi, tie procesi jābūvē pilnīgi otrādi. Aizmirstam par lietvedības sistēmu, aizmirstam par arhīviem, aizmirstam vienkārši jāveido atsaucīga sistēma, jo cilvēkam vajag tikai atrisināt savu problēmu, un viņam nekas neinteresē. Tātad mūsu izaicinājums visu šeit zālē ir, kā apkalpot to ekspektāciju, un mēs paši esam vienlaicīgi gan tie klienti, lūdzu ieslēdziet gaismas, gan arī tie, kas ir piegādātāji. Un, manuprāt, ir jāmāk saprast, ka mums ir jāiet ārā no tām smagnējām sistēmām, kas nevienu neinteresē. Tas ir tikai mūsu vakardiena, mēs viņu apkalpojam, mēs viņu pucējam, slīpējam, efektivizējam, bet izaicinājumi jau ir pilnīgi citi. Es varētu runāt par sabiedrisko transportu. Man te ir arī īpaša situācija Pierīgā. Tie, kas dzīvo Pierīgā, zina, kad ir dažādi pārvadātāji, un tad tu nonāc Rīgā, un tad, ja tu pārsēdies, tev ir e-talons un tā tālāk. Un es nestāstīšu tās nianses starp pašvaldībām, kā mēs risinām sastarpējās norēķina problēmas, bet cilvēku vajadzība ir nonākt no punkta A līdz B. Viņš negrib risināt jautājumus, kam pa ko ir jāmaksā. Viņš negrib vienā vietā maksāt ar talonu, otrā skaidru naudu vai vēl kaut ko. Viņš grib vienkārši ātri nokļūt no punkta A uz B. Publiskā sektora ir uzdevums atrisināt šo problēmu. Ja ir invalīds, skolnieks vai ko, kādam par to būtu jāsamaksā. Nemokam to cilvēku, nelīdzinam viņu nekur identificēties vēl kaut ko. Tas ir jāizdara sistēmai. Un šis ir vēl viens uzdevums, manuprāt, par ko mums ir jādomā, jo mēs esam parādā tam iedzīvotājiem. Pierīga un Rīga ir ļoti aktīvs mobils reģions, kurš dzīvo divās pusēs katru dienu. Es to redzu tagad pēc 1. septembra, kā ir pamainījusies satiksme. Un mums ir reāli neatrisināt jautājumu, kas ir jādara. Un tā ir šodien un tā ir rītdiena, un mums ir parāds. Ja? Nevis lietvedības sistēma vai iepirkuma sistēma vai arhīvu sistēma. Tā visa ir vakardiena. Un tāpēc man liekas, ka mums ir jāliek augstāka latiņa, augstāka ambīcija, domājot, ko no mums sagaida. Nevis būt priecīgiem, ka mēs šobrīd kaut ko efektivizējam. Par e-rēķiniem. Mēs esam vienu labu darbu izdarījuši. Tātad mēs pirms pagājušā konferencē stāstīja, ka mēs izdevās tikt vaļā no skaidras naudas pašvaldībā. Tātad kase pazuda. Un pat, ja kāds ļoti grib maksāt skaidru naudu, viņš iet uz pastu, un mēs sadzam pasta komisiju, bet principā klienta maksājumi tiek veikti visi elektroniski, un visi gandrīz ir pielāgojušies. Un šogad mēs izdarījām līdzīgu sistēmisku uzlabojumu. Tātad ir ļoti daudz ādažu bērnu mācās 36 dārziņos. Mums ir ik mēneša norēķina pēc fakta, jo bērni slimo. Tas nav automātisks maksājums, viņam jābūt uzskaitītam. Līdzīgi būtu jābūt ar sabiedrisko ēdināšanu un arī ar transportu, kur ir subsīdijas, bet tās sistēmas vēl nav uztaisīts. Bet principā to visu procesu sakārtojot var panākt to, ka nevis bērnu dārzi taisa garas tabeles, sūta, mēs pārbaudam. To visu var darīt automatizēti. Tas pats attiektos uz ēdināšanu, tas pats attiektos uz braukāšanu. Tās lietas mums būtu jānokārto, jo visi tērē neadekvātu resursu. Gan pašvaldības pusē, gan šo te privāto vai pašvaldības iestāžu pusē. Un tā beigās ir nauda, tās beigās ir kaut kādas izmaksas, kas ieguļās pakalpojumu izdevumos. Bet atkal es teiktu, tā ir šodiena, mums ir jādomā uz rītdienu, kā paplašināt to loku, kā apkalpot klientu, kuru mēs vairs nevaram identificēt, vai viņš ir ādažnieks, vai viņš ir rīdzinieks, vai ko. Viņš vienkārši brauc tur, kur brauc. Un šeit ir, manuprāt, tiešām tēma sadarbībai plašākā reģionā, kā veidot vienotu norēķinu sistēmu, vienotu subsīdiju administrēšanas sistēmu klientiem, kuri šķērso administratīvās robežas. Viņš dzīvo vienā pašvaldībā, bērni mācās otrā, viņš dzīvo vienā, viņš braukā sabiedriskā transporta sistēmā otrā pašvaldībā un tā tālāk. Būsim reāli ekonomiski aktīviem cilvēkiem. Šī ir drīzāk standarta situācija, nevis otrādi, ka es tur, kur dzīvoju, tur saņemu pakalpojumu. Tā ir reāla minoritāte, reāli rets gadījums. Pamatā cilvēki ir brīvi un viņiem neinteresē pašvaldību robežas, sistēma robežas un tā tālāk. Un es domāju, tas ir tas mūsu galvenais izaicinājums, kā veidot klientam ērtāku,
sistēmu, un tas prasa mums iziet ārpus tā rāma, iziet tās kastes, un varbūt arī likt augstāk šos mērķus, tātad ambiciozākus mērķus, lai tā virzība būtu straujāka. Pretējā gadījumā mēs visu laiku mēģinām kaut ko cauršūt un iešūt. Paldies! Aizmirsu, protams, pateikt, Māri, piedod lūdzu, bet uzreiz jautāšu. Tomēr redz, viena lieta ir tas, ka tu redzi to ieguvumu un tu redzi, kā lietas vienkāršojas un uzlabojas. Iedzīvotājiem pēkšņi kaut kas jāiemācās, kaut kas viņam mainās. Tu viņu tagad uz pastu pasūti, piemēram. Darbiniekam pēkšņi kaut kas jāatgūst ir un beigās tev ņem un nākamreiz neievēl vienkārši. Ja? Es ne par sevi, es vairāk par to, ka es to rakstu filozofiski, jo pirms dažiem gadiem es atnācu tad, kad runāja Gatis, ja, un man bija ļoti interesanti dzirdēt, ko dara Varams šobrīd būvējot šo vienoto sistēmu, un te diezgan daudz labas lietas izdarīts. Bet, manuprāt, tā problēma mums ir tiešām, ka tā misijas apziņa, ko mēs gribam izdarīt publiskā sektorā, ir ļoti dažāda. Es runāju par to misiju, kā es viņu saprotu, ka man liekas, ka svarīgi ir apkalpot klientu. Ja? Un, citam ir svarīgi nepārkāpt likumu, vai citam svarīgi efektivizēt procesa dēļ. Ja? Un te, man liekas, ir tā atšķirības starp mums un igauņiem, ka igauņi liek to ambīciju. Es nezinu, vai viņi ir labāki. Es tiešām nezinu, bet man patīk, ka es redzu to projektu no apakšas līdz augšai. Bija Ilves par to tarkšķēju, tagad ir tā jaunā, aizmirsu vārdu uzvārdu, ja, Kirstī. Un viņi ar to pašu runā. Un tas ir tas, kas mums iztrūks, tas vektors. Kad no apakšas līdz augšai visi dara vienu projektu. Mums vajag prezidentu, kurš ir e-čempions. Es ne par prezidentu, es par to, ka mūsos ir vajadzīga tā vilkme un tas mērķa apziņa, kur mēs ejam. Jo pretējā gadījumā, manuprāt, mēs katrs darām savu lietu. Viens taisa softu, apkalpo vakardienas problēmu, mērs reāli dzīvo šodienā. Mēs, manuprāt, ejam dažādos vektoros. Ja? Un patiesībā to visu vajadzētu sakārtot un arī, es domāju, valdes pašvaldības pusi vajag salikt kopā, jo visas šīs sistēmas vairāk vai mazāk nāk no ministrijām. Un kāpēc viņas neatbilst klientu vajadzībām? Tāpēc, ka ministrijas pamatā neapkalpo klients, viņas apkalpo paši sevi. Pašvaldības ir tieši otrādas. Mēs apkalpojam iedzīvotājus, bet visas tās no augšas uzspiestās sistēmas un kontroles, viņas ir izveidojušas ministrijas, lai kaut ko pārbaudītu, bet viņas galīgi nav vērstas uz pakalpojumu, uz klientu, saprotiet. To neviens nemēra, tas vispār nevienu neinteresē. Tāpēc, ka ministrijas dzīvo pilnīgi citā pasaulē. Viņu klienti ir cita ministrija. Viņam neviens neiet, neklauvē, neprasa ieslēgt gaismas. Varbūt tad te ir tā problēma, telefonu jāpublisko vienkārši. Pastīsimies, kas notiek vidā. Kas notiek vidā? Konkrēti runājot par valsts politiku e-rēķinos, runāsim par konkrētām lietām. Varbūt ir, vai pašvaldībām, piemēram, nepieciešams gaidīt uz valsts risinājumu piedāvājumu, ja jāņem lietas savās rokās, cik daudz to var atļauties? Te jau sanāk, ka man te sabīra vairāk jautājumi, kas saka resoriski, bet mēģināšu runāt visu kopā, tad, kas attiec uz kopējiem risinājumu, žēl, ka mums nav Varam kolēģi, jo viņi tieši par to arī gadā. Bet šeit jāsaprot arī tādu skaudru vienu lietu. Mēs šeit visu konferenci runājam par to, cik ir grūti, ka tas ir sarežģīti, ka tas ir dārgi, mums ir tādas problēmas, šī tādas problēmas. Bet īstenībā, ja mēs tiešām runāsim, ka mēs visu, ko esam izcīnījuši, tad tas ir diezgan negatīvais. Un rezultāts ir tāds, ka mēs noterējam ļoti daudz enerģijas cīnoties viens ar otru, nevis sanākot kopā un veidot kopīgus risinājumus. Un, ja mēs runājam par kaut kādām centralizētiem piedāvājumiem, tad šeit ir koks ar diviem galiem, jo mūsu mentalitāte ir tas, ka mēs esam ļoti katrs unikāls un mums ir unikālas vajadzības. Un cikmēr katrs mēs ražosim savus unikālas vajadzības attiecību uz tādiem
caurmera standartizētiem procesiem, kā dokumentu vadība, grāmatvedības vadība un tā tālāk. Tikmēr mums būs caurmērā augstas izmaksas vienas, teiksim, kaut kādas procesa izlaišanas caur šitām sistēmām, jo mums gribās tā, ka mēs esam iedomājušies, mēs neesam gatavi meklēt kaut kādu kopsaucēju un tā tālāk. Līdz ar to mana atbilde, kāda vai būs, es teikšu, būs tad, kad mēs sanāksim kopu un teiksim, jā, mēs esam gatavi atrast vienu kopsaucēju, kā mēs redzam un darām šo lietu kopistiski. Tas process, ka mums būs katrs vienām bišķi kaut kur jāpiekāpjas, bet tas kumulatīvais efekts būs krietni lielāks, tāpēc, ka vairāk cilvēki esam izsprieduši, mēs noteikti atradīsim optimālākus risinājumus, otrkārt mēs arī varēsim dalīt izmaksas. Un tas ir tas, kas attiecībā uz tādiem procesiem, kas diezgan atkārtojas tomēr no iestādes uz iestādes, gan starp valsts iestādēm un pašvaldības iestādēm. Tas ir tas mūsu potenciāls palikt efektīgākiem, samazināt savas izmaksas. Kas attiecās par valsts politiku e-rēķiniem, man grūti par viņu runāt, tāpēc, ka tas ir tāds daudzveidīgs jautājums, bet viennozīmīgi publisku iepirkumu likums, kur varbūt Oļegs varēs vēl labāk papildināt, paredz obligātu iespēju mums pasūtītājiem pieņemt šādus rēķinus ar noteikto datumu nākošgad. Un tā labā ziņa ir tas, ka es ceru, ka Eiropas komisija paspēs izstrādāt savu standartu, jo mēs esam iecerējuši nacionālo tādu ceļu, varbūt ne visai mums latviešiem tradicionāli, bet tomēr sagaidīt, kā domā Eiropa, un balstoties tā standartu izstrādāt nacionāli, nevis otrādi izstrādāt nacionāli, un pēc tam mēģināt salāgot ar Eiropu. Un tā standarta rāšana būs vēl viena liela iespēja pozitīva mums visiem būvēt gan saderīgas sistēmas, gan arī sistēmas, ko mēs varam savstarpēji nomainīt. Ļoti atvainojos Zezedāts, bet mums īstenībā, ja mēs gribam, lai tādi tā kā izmaksas, efektivitāte, ērtums, visā tie kvalitātes radītāji nākt uz augšu, mums vajag piedāvājumu dažādību arī mūsu vajadzībām, un īstenībā standartizācija ir viens no tiem pamat postulātiem, ar kuru mēs varam iet un strādāt uz priekšdienām un dabūt to efektivitāti. Tad tiklīdz mēs spēsim vienoties par procesu, par datiem, tad mums uzreiz daudz lietas nākotnē, ilgtermiņā paliks vieglāk. Vēl viena būtiskā iestarpinājums no manas puses ir tas, mēs visu laiku domājam un runājam par dokumentiem. Bet mums vienā mirklī jāsāk saprast, ka vienā mirklī dokuments pārtaps par datiem. Un mums faktiski pašreizēji mirkli šeit būtu jāsēž un jāsāk diskutēt, kā mēs strādāsim ar datiem. Un, ja mēs gribam būt pēc 5 un 10 gadiem priekšā padomājuši un izveidojuši tālredzīgas lietas. Mēs visi sakam, ka papīrs, tur birokrātija un tā tālāk. Birokrātija ir arī veselīgā sastāvdaļa, kas saucās svarīgu faktu attēlošana. Un tas ir viena būtiskā lieta, kur mēs pēc tam varam pierādīt iedzīvotājiem, ka atbildot uz viņu izziņu, mēs neesam pārkāpuši viņu tiesības, vai tieši otrādi, ka varbūt arī tam konkrētam mūsu klientam strīdu gadījumā nebija taisnība. Līdz ar to kaut kāda veida birokrātija arī nākotnē būs sava vieta. Vienīgais, kā mēs viņu transformēsim, padarot pat tā, ka viņi mums nevis tāds bublis, melnais tāds mākoņš, kas mums traucē saulainā dienā baudīt saule, bet īstenībā mācēt pareizi ieraudzīt un izveidot tos procesus tādā veidā, lai mēs arī gūstam, teiksim, kaut kādos gadījumos, ka tas ir arī izdevīgi. Un īstenībā arī šajā sakarā noteikti viennozīmīgi tas būtu diskusija gan katras nozares ietvaros, es domāju, pašvaldības vai valsts iestādes, gan arī savstarpēs. Jo šeit mums ir jābūvē veidu, ka mēs strādājam jaunajā realitātē. Un mēs pa lielām esam jaunajā realitātes, vai nu esam priekšvakarā, vai nu jau esam agrā rīta ausmā, jo neapšaubām ir virkne ar klientu, kas ir jaunāka paudze, kuri dzīvuši elektroniskai vidē, un viņi nesaprot, kā aizpildīt adresi dokumentā. Tātad es domāju, ka vrā kolēģi pateiks, ka tāds ir, jaunieši zvan uz atbalsta dienestu, un kad vajag deklarēt dzīvesvietu, un viņi nezin,
ko nozīmē novads, ko nozīmē pilsēta un tā tālāk. Viņiem tas viss ir absolūti savādāk uztvere. Un mums jāspēj tikt laikam līdz, jo tieši tie cilvēki ir mūsu nākotne. Es gribēju uzdot vienu absolūti tādu utopisku jautājumu, jo tad, kad man izstāstīja par šo sistēmu, man likās, kāpēc mēs tur neesam. Tad Vits uztur sistēmu, kurā es gan saņemu rēķinus no saviem piegādātājiem, gan izsniedz rēķinus saviem klientiem. Es tātad zīmēju utopisku sistēmu. Jā. Kāpēc Vits to uztur? Tāpēc, ka visa informācija tad nonāk pat taisno vidā par naudas kustību, par saņemtajiem ienākošiem izējošiem naudām. Automātiski šī sistēma aprēķina visus nepieciešamos nodokļus un maksājumus. Es vispār neko neuzturu savā kompānijā, jo tāpat, un arī attiecīgi nekādas atskaites neiesniedzu. Tāpat Vits, jo tas viss notiek vīda acu priekšā, ja? Vīda acu priekšā, tas notiek viņu pašu sistēmā, kurā brīdī ievedot manu uzņēmumu nosaukumu vai kodu, parādās pilnīgi visa naudas kustība, tur papakaļ un arī apgrozījums un maksājumie nodokļi, kuri turklāt automātiski novelkās no mana konta noteiktajā datumā, un es vispār aizmirstu par naudas plūsmu. Runā, ka kaut kur kaimiņu valstīs kaut kas līdzīgs jau pastāvot, un jautājums, kāpēc mēs vēl par to runājam tikai? Tātad kaimiņu valstīs noteikti nekas tāds nepastāv. Viņi īstenībā ir tikai uzsākuši diskusiju, un mēs tiešām ļoti rūpīgi mēģinājām viņiem noskaidrot, kā viņi to redz. Viņi saka, nē, mēs vēl tikai tā kā izziņojam, ka mēs sāksim domāt, kā to darīt. Arī attiecībā valsts ieņem dienestā. Mēs noteikti būtu priecīgi saņemt vairāk datus, un lai mēs arī tiešām varam uz datiem balstoties, palīdzēt aizpildīt deklarācijas visdažādāk veidas. Tas ir tādā veidā, kā jūs teicat, ka ir kaut kāds rūps, kas paliek mūsu pusē, bet diemžēl parasti izejot ārā šādam iniciatīvam, mēs saskarāmies ar ļoti lielu pretestības no ārpasaules, jo šeit rodās dažādi veidi arī mūsu sabiedrības, varbūt arī īpatnības. Pirmkārt, tā ir gatava būt atklātam un atvērtam. Ja? Otrkārt, tomēr parasti katra nozara grib, lai citi to dara, jo viņi taču esot labi, ja tie citi esot sliktie. Un treškārt, tomēr veids, kā mēs organizējam grāmatvedību, kā mēs strādājam ar deklarācijām un nodokļiem, katrs uzņēmums uzskata par savu tādu konkurences spējas priekšrocībām. Valsts ieņem dienests bija mēģinājuši nākt kaut kādas diskusijas veidā ar dažādākām iniciatīvām. Viss ir ļoti labi, tik līdz mirklim, kā mēs saskarāmies ar realitāti, vai jūs būsiet pirmā nozara. Tā baigi daudz piekrītēja nav. Tas ir ļoti pozitīva ziņa, pat daudz piekrītēja nav piekrītēja. Īstenībā ļoti daudz, jo visi sāk satraukties, kā mēs tos datus pārvirzīsim, un jūs tur uzzināsiet mūsu komerc noslēpumu, komerc noslēpums pazudīs, un visāds tāds veids. Īstenībā mēs esam gatavi, lai citi ir caurspīdīgi, bet es tomēr esmu tik tāds balts un labs, un man nevajag būt caurspīdīgam. Faktiski uz vārdiem ir tāda gribēšana, un valsts ieņem dienests arī mēģinājuši kaut kādas tādas nelielas iniciatīvas virzīt uz priekšu. Diemžēl neiet spoži. Piemēram, valsts ieņem dienestam pašām, ka viens no efektivitātes radītājiem būtu e-veselības sistēmas darbība. Mums ļoti svarīgi, lai visi ārsti savus veikts manipulācijas atzīmēt sistēma, un tad mēs jums iedzīvot ienākumu nodokļu atmaksu varētu veidot automātiski. Super. Jā, bet mēs pa šo esam gājuši ar 2 ģenerāldirektoriem, pie vairākiem valsts kancelējas vadītājiem, ministriem un tā tālāk, un tomēr esam dabūjuši tādu atbildi, viņi saprot, ka to vajag, bet ārsti negribot. Līdz ar to Saprot ideju, var sakot, sabiedrība pati nav gatava, ir tikko tiek runāts par viņiem konkrēti un personīgi, gan par uzņēmumiem, gan par iedzīvotājiem. Tieši tā. Labi. Bet iedzīvotāji šādā ziņa var būt bišķi atsaucīgāki, bet ar uzņēmējiem iet grūtāk. Paldies jums! Aplausi! Oļegam te ienācies ir digitāls lūgums pēc fóruma vairāk pareklamēt e-sistēmu,
pareklamēt, jo acīm redzot, kādam tas arī bija jaunums. Tad, Viņu obligāti uz. Sprindžuk kungam, vai jūs iestātos par dokumentu vadības sistēmu WhatsAppā? Jautājums. Nu? Dokumentu vadības sistēma WhatsAppā. Tad es sākšu, ja? Jā. Protams, tātad es domāju, ka mēs te labas lietas runājam, bet ir skaidrs, ka Vita pieminēja vārdu dati. Jā. Skaidrs, ka jo vairāk sistēmas mēs uzbūvējam, mēs radam tādu lielu smagu vezumu datiem, kurus visi jāgriež, jāmaļ, jāglabā, jāsargā personas datu. Un te ir tas, kas, manuprāt, ar ko mēs šobrīd cīnāmies, ja, kad ir vecas sistēmas, veci mērķi, viņas tiek kārtotas, sakārtotas, bet tas sāk palikt smagnēji, bet ir jauni izaicinājumi. Klienti prasa vēl kaut ko, kā to visu salāgot. Tad sanāk, lai kaut kā ir jāatsakās. Un tas, ko es domāju, kad mūsu valstī priekšā stāv process, ko es sauktu deregulāciju, mums ir jāapzinās, ka pilnīgi visu padarīt nevar, jeb, lai padarītu visu, tas maksā nežēlīgi dārgi, lai arī viņš nokauja klienta motivāciju vai birokrāta motivāciju, visu izdarīt nevar. Un tad te ir svarīgi kaut kādā veidā taisīt ik pa laikam auditu, kas šodien ir svarīgi vai kas vairs nav svarīgi. Es minēšu vienu piemēru, es pabeigšu to domu. Ja. Būvniecības informācijas sistēma, kas aizies būvvaldu, kāpēc tik lēni, kāpēc jums pilni galda ar mapēm un kas te notiek? Kā, lai ievadītu to izmaiņu, kad tur tais savai vasarnīcais piebūvējis to piebūvi, ja, mums ir jāievada visa vēsture no 60. gada, kad to vasarnīcu uztaisīja, un tikai tad, kad viņš ir ievadīts, tas fails ir aizslēdzams. Ja, tad tā sistēma ir izdomāta veidā, kad nekas no kā nesākās, viss tā papīra vēsture tev ir jāievada. Un var arī tā darīt. Jautājums, kam tā vasarnīca interesē, vai drīz jau nebruks kopā, un kas tad bija mērķis? Saprotiet, un te jau ir tas, ka, ja mums nav skaidrs mērķis, tad bieži vien mēs pārcenšamies, radam administratīvo slogu, tērējam visu resursu. Deregulācija. Tātad tas, uz ko es vedinu, būvēju, ejot jaunos laukos, uzlabojot procesus, mums no kaut kā ir jāatsakās, jo lietas maina savu aktualitāti. Un es domāju, ka šis process mums nenotiek. Šobrīd mums ir ļoti labs piemērs. Rīga šobrīd izskatās, ka ies tajā virzienā, ko kādu Brazīlijas pilsētu izgāja pirms 3 gadiem, ieguldot kāds 18 miljonus satiksmes novērošanas sistēmā. Un tad izrādījās, ka tas nevienam nav vajadzīgs, tāpēc, ka ir gal galā vāze, vai ne? Veids, kurā tas viss ir redzams. Lūk, tāpēc tagad mums arī tāda ideja Rīgas pilsētā vērot brīvās autostāvvietas ir. Jautājums, vai tur tas maksā tik, cik maksā? Tieši tā. Jautājums, kāds ir mērķis un vai mērķis attaisno tos līdzekļus, ko kāds bija sarēķinājis. Ja? Un te ir atbilde par to WhatsApp. Ja klienti uzskata, ka viņiem vērtākais veids, kā sasniegt kaut kādu caur WhatsApp, manuprāt, tā ir sistēma. Es nezinu, vai viņu vajag digitalizēt, uzskaitīt un tam līdzīgi, bet viennozīmīgi, kā jau veikalā, klientam vienmēr taisnība. Viens ātrs komentārs, saprotu. Man patiesībā nav komentārs, bet aicinājums. Manuprāt, ja mēs runājam par efektivitāti, mēs, manuprāt, runājam par slinkumu. Mēs runājam par iespēju kaut ko nedarīt. Tā kā es aicinu meklēt tās iespējas kaut ko nedarīt. Dainim bija baigi labā prezentācija, ka mēs varam nereģistrēt to lietvedībā, bet skatāmies vēl tālāk un tālāk, varbūt tā lietvedība tur vispār nav vajadzīga, varbūt jāpamaina likums. Varbūt iespējams, ka pie jums vienkārši strādā pārāk čakli darbinieki, kur ir gatavi visu ievadīt un visas prasības izpildīt. Vitai, pēdējais jautājums šajā diskusijā lūdzu vispārējā datu aizsardzības regula. Kas būtu tas, kas pašvaldībām jādara, lai būtu gatavs darbam 2018. Gada vidū? Es domāju, viennozīmīgi vispirms jāapzinās, kādi dati ir un kā jūs ar viņiem strādājat. Un datu aizsardzības regulā, es zinu, ka daudz kolēģi viņus mēģina tā kā pateikt, ka tā ir IT problēma. Īstenībā datu aizsardzības regulas izvirzītas izaicinājumi, viņi ir visos procesos un viņi saistīti par to, cik mēs rūpīgi un apzināti strādājam ar klientu datiem un lai mēs aizjot arī prom no ofisā, vakara neatstājam
personas datus dokumentus metējamies uz galdu. Un, faktiski primāri pašai jebkuram no mums datu īpašniekiem jāsaprot, kādi mums dati ir, kā mēs ar viņiem rīkojamies un cik mēs atbilstoši dažāda veida labas pārvaldības praksēm daram. Neapšaubām, es domāju, ka paies vēl 2-3 gadi, kopš šis regulējums sāk strādāt, mums radīsies kaut kādi tādi kopēji gatavie risinājumi, jo pašlaik mēs visi mācīsimies. Varbūt, ja jums ir labs datu drošības speciālists, ļoti labi strādāt ar viņu, bet īstenībā var arī apsvērt domu, arī veikt vienkārši fizisko personu datu apstrādes tādu tā kā pašu sev auditu, lai saprastu, kur jūs esat. Ja jums nav sajūts, ka jūs iekšēji cilvēki tā kā pietiekami zinoši, jo te tiešām tagad katram vienkārši fokusētāk ir uzlikta atbildība būt atbildīgiem par to, kas nonāk ne tikai digitālajā vidē, bet arī papīra pasaulē. Paldies jums! Aplausus visiem, lūdzu!